Labvakar, esiet sveicināti šajā vakara stundā. Paldies sirsnīgs visiem tiem, kas mums ir pievienojušies. Un, ja mēs paskatāmies pa logu, tad vismaz Rīgā mēs redzam, ka drusku smidzina lietus. Es nezinu, kā ir jūsu pusē, kuru jūs mūs skatāties, bet es domāju, ka šādi vakari ir ļoti piemēroti svarīgām sarunām, īpašām sarunām. Un šodien mums patiesi gaida kāda īpaša diskusija. Mans vārds ir Kristīna Garklāva, un es būšu šīs diskusijas pavadonis šajā vakarā. Un mēs esam sapulcējušies, lai pievērstos tādai ļoti būtiskai tēmai, par kuru, manuprāt, mūsdienās mēs runājam daudz par maz, bet ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt. Un tas ir stāsts par adopcijas stāsta atklāšanu. Un pagājušajā nedēļā arī kāds īpašs notikums. Labklājības ministrija uzsāka informatīvu kampaņu par adoptēto bērnu identitāti. Un šīs kampaņas nosaukums ir Saknes ir svarīgas, izstāsti bērnam viņa adopcijas stāstu. Un par to, kāpēc bērnam tad īsti būtu jāzina savas identitātes stāsts un kāpēc tas ir svarīgi bērna labvēlīgai attīstībai, arī būs šī vakara diskusijas mūsu centrālais temats, ko mēģināsim apskatīt no visdažādākajiem aspektiem. Gan runāsim ar ekspertiem, gan arī runāsim ar īstiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šo pieredzi. Un noteikti arī aicināšu jūs iesaistīties un uzdot jautājumus, bet es vispirms arī iepazīstināšu ar šīs diskusijas dalībniekiem šovakar. Un šovakar pie mums ir Kaspars Prūsis, Kristīgās alianses bāriņiem ģimeņu atbalsta centra tilts vadītājs, kurš arī savā ģimenē audzina adoptētu bērniņu. Labvakar, Kaspar, prieks satikt šajā vakarā. Tāpat arī šeit ir Sofija Semenova, viņa ir ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centra Plecs klīniskā psiholoģija un aizbildne. Labvakar, Sofija, prieks. Tāpat arī Inta Dobele, viņa ir sieviete, kas savulaik kā bērns tika adoptēta. Un viņa šajā vakarā mums izstāstīs savu stāstu. Un Inta uzzināja šo adopcijas faktu, kad tev bija 27 gadi. Jā. Un šajā vakarā mums ir arī Māja Kavasa. Viņa ir mamma, adoptētāja, kas audzina bērnu, neslēpjot viņa identitātes stāsts. Un Māja, cik saprot, tev ir 2 bērniņi. Ja? 2 bērniņi. Un viens. Jā. Un meitiņa gadiņš. Jā, tad prieks, ka tu esi šovakar šeit, vai ne, ar mums, jo viengadnieks tas prasa daudz rūpju, tā kā prieks, ka esat pievienojušies šajā diskusijā, un es arī skatītājiem noteikti aicināšu uzdot jautājumus šīs sarunas laikā, ja jums tādi ir, un noslēgumā arī mēs mēģināsim uz tiem atbildēt. Un šos jautājumus jūs varat uzdot vietnē slido.com, ierakstot kodu 3562 008. Tas nekas, ja šobrīd neizdevās to vēl piefiksēt, tas arī būs redzams ekrānos diskusijas laikā, un es noteikti arī atgādināšu vēl kādu reizi, tā kā noteikti aicināsim jūs uzdot jautājumus, vēlreiz varbūt nosaukšu 356 2008. Ja mēs runājam par to realitāti, kāda tā ir Latvijā, tad Latvijā vidēji tiek adoptēti 100 bērni gadā, un visbiežāk adoptētāji izvēlas adoptēt bērnus jaunākā vecumā, un tas ir no 1 līdz 5 gadiem. Un, piemēram, bērni šajā vecuma grupā tika adoptēti 48 bērniņi. Un šīs kampaņas ietvaros mēs daudz arī runāsim par to, cik tad ir svarīgi jau laikus agrīnā vecumā atklāt bērnam viņa adopcijas stāstu. Bet kāpēc šis temats ir būtisks un kāpēc ir svarīgi bērniem jau agri uzzināt par to, kāds tad ir bijis viņu dzīves stāsts? Es arī aicināšu diskusiju sākt Sofiju un mazliet iezīmēt varbūt šī temata svarīgumu. Kāpēc par to ir svarīgi runāt un kāpēc bērniem ir svarīgi zināt? Kad bērns nezina to, tad viņam radās tāda disociācijas sajūta. Un kad mēs par to runājam, jau agrīnā vecumā mēs palīdzam bērnam savienot to, kas viņam ir iekšā, un to, ko viņš dzird. Mēs dodam viņam sajūtu, ka droši par to viņš var runāt. Viņš var uzdot jautājumus, un viņam blakus ir pieaugušais, kurš izjūt, ka viņš ir atbildīgs par šo procesu. Un, tas zināšanas viņas ietekmē personību kopumā, viņš ietekmē to, kādas izvēles bērns var izdarīt savā dzīves procesā. Jā. Un, patiešām liels prieks redzēt, ka tagad par to runā vairāk un vairāk, jo tā izglītošana viņa ietekmē tos procesus. Jā. Kā tu varbūt definētu, ko nozīmē principā tāda bioloģiskā identitāte?
Jeb kādas arī var būt sekas, ja, piemēram, bērns nezina savu izcelsmi, jeb vairāk arī varbūt, kas tā ir bioloģiskā identitāte? Ļoti bieži cilvēki, kuri dzīves gaitā nezināja, ka viņi ir adoptēti, stāsta vai dalās, ka viņi izjūt visu laiku kaut kādu dīvainu sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kādi procesi notiek ārpus viņas saprotamā līmenī. Ja, tad visbiežāk tas sadzīves situācijas parādās, ja, kad tur mammai uzdod kaut kāds jautājums, mamma mainās sejā, tad bērns uzreiz to uztver. Ja, viņš jūt, viņš reaģē uz to, jo cilvēks kopumā ir dzīva būtne, kura reaģē uz dažādām sejas izmaiņām pat, ja, un tas intuitīvi notiek. Tas rāda bērnam to sajūtu, ka tieši ar mani kaut kas nav kārtībā. Tad bieži vien bērni paši meklē tas atbildes, kas tieši ar mani nav kārtībā, vai kāpēc es esmu atšķirīgs. Un bērni mēdz arī fantazēt par šo, kas tieši ar mani nav kārtībā, vai viņi var runāt ar saviem vienaudžiem, un tur tas atbildes varētu būt ne tādas, kādas viņš ir īstenībā. Es gribēju varbūt vēl papildināt par to intuitīvo sajūtu bērnos, cik tā varbūt ir izteikta jau agrīnā vecumā, jo varbūt vēlāk, jau, kad cilvēks kļūst tāds apzinātāks un viņš sevi vairāk apzinās, tad viņš arī var izsināt savus, teiksim, identitātes jautājumus, bet tieši par tad, kad vēl ir tāds maziņš bērniņš, ja, vai tad jau viņš arī intuitīvi jūt, ka kaut kas varbūt ir citādāk, ka viņš kaut kā jūtas citādāk. Ļoti daudz pētījumu parāda, ka tomēr cilvēki apraksta to sajūtu, ka tā realitāte neatbilst tam, ka viņi jutās īstenībā. Ja? Ka ir kaut kādas tēmas starp vecākiem, starp radiniekiem, un pēc tam viņi saprot, ka jā, viņi dzīvoja melos, ja? Cilvēki meloja viņiem apkārt, un tas ļoti ietekmē gan to piesaisti, kura veidojās, gan to drošības sajūtu, to sajūtu, cik vispār es varu uzticēties šai pasaulē. Jā, varētu būt, ka visur ir tā, ka es nevaru uzticēties un es jūtos tik slikti šeit. Es tālāk gribētu aicināt Intu iesaistīties sarunā. Tu te arī tikko dzirdēji, ko Sofija stāstīja. Un tavs stāsts ir tāds, ka tu 27 gadu vecumā tātad uzzināji, ka tu esi adoptēta. Bet vai tu arī jau agrā bērnībā sajūti jau šos identitātes mikšļus, ja tā var sacīt, vai intuitīvi tu jūti, ka kaut kas ir citādāk? Pastāst lūdzu savu pieredzi. Jā, noteikti es arī piekritīšu Sofijai, un arī tieši tas ir tas, ko tas bērns jūt. Viņš intuitīvi jūt, ka tie vecāki uzvedās savādāk, varbūt tās nekā, tu redzi, ka tajā vecākā kaut kas mainās, kaut kas notiek, bet mēs jau kā bērni to nespējam izskaidrot. Līdz ar to es jau intuitīvi no bērnības jūtu, protams, es vecākiem prasīju, hei, vai es esmu jūsējā, vai kāpēc man ir tik bieza mata, vai kāpēc man ir tāds izskats, un jums ir tāds izskats. Un tad ir tas tieši, ko Sofija ļoti smuki pateica, ka tu redzi vienu, bet jūties savādāk. Tu jūties pilnīgi savādāk, un tu nesaproti, kāpēc rodas šī disonance starp to, ko man rāda, un starp to, kā ir patiesībā. Vai tu atceries kādu varbūt spilgtu epizodi no bērnības, kādu mizanscēnu, kas varbūt raksturo to mirkli, ja, kur tu piedzīvoji? Es droši vien viņu atceros šobrīd arī ar tādu pieaugušu cilvēku skatījumu, bet bērnībā es atceros, ka kādreiz padomu laikā bija avīzes krievu valodā, un es gāju prasīt pa burtam. Pirmo avīzi, ko es iemācījos lasīt, bija krieviski, jo tas ir mans ģenētiskās saknes, un es domāju, ka viņas ļoti, ļoti spēcīgi lauzās uz āru. Tā kā iemācīties lasīt krieviski, man bija pirmais, pēc tam tikai latviski. Un tad tu 27 gadu vecumā uzzināji šo adopcijas stāstu, un tajā mirklī tev bija tāda sajūta, ka tev ir divas identitātes, vai kas bija tās tavas atklāsmes tajā brīdī? Es domāju, ka tajā brīdī bija liels šoks un liela neizpratne, kas tagad ar mani ir noticis. Viens ir intuīcija, ko bērns piedzīvo, otrs ir laika gaitā, kad tu ej un saproti, ka tā kā arī ļoti, tiešām Sofija ļoti smuki pateica, ka man visu laiku sajūta, ka ar tev kaut kas nav kārtībā. Es gāju terapijā, risināju sevi, tad man kaut kas nav kārtībā. Un man saka, nē, tev ir kārtībā, es saku, nē, nav. Un tajā brīdī, pēc tam jau, kad tā informācija ir nonākusi, kad es jau viņu sāku apstrādāt, man tā kā puzles gabaliņi salikās par to, kāpēc ir bijis tā, kāpēc ir noticis tā, ko es darīju tajā brīdī, kā veidojās tas brīdis. Un man pilnīgi salikās tāds, varbūt tas ir viens ar divas identitātes, bet otrs, ka es savācu sevi atpakaļ vienā veselā. Jo es spēju saprast, ka izrādās tā, kā es jutos, tas ir ok. Jo es jau nemaz nevarēju justies savādāk. Es biju ar savu temperamentu, ar pilnīgi spēcīgām slāvu asinīm,
kas principā parastam tādam klusākam, mierīgākam latvietim nebija īsti saprotams, un tas jau lauzās ārā jau no bērnības. To nevar noslēpt. Līdz ar to tur rodas šī disonance, bet noteikti tad, kad es lasīju jau par sevi informāciju, tās bija 2 identitātes. Pirms un pēc. Mēs vienmēr, protams, arī zinām, ka noteikti vecākiem arī ir savi stāsti adoptētājiem un savi argumenti, kāpēc viņi izvēlas un klusēt. Un bieži vien varbūt pasargājot sevi, bieži vien domājot, ka viņi pasargā bērnus, visdažādākie. To saņēma atbildes, kāpēc tavi vecāki izvēlējās tev nesacīt. Viņi man arī, tad, kad mēs jau par to ļoti atklāti runājām, pēc kaut kāda laika, jau kad bija nedaudz mierīgāka situācija ar iekšēji, gan man, gan viņiem, tad viņi teica, ka viņi ļoti baidījās. Un es redzu un saprotu šo otru pusi. Nav tā, ka es viņu nevaru saprast. Tagad izejot cauri. Protams, uzzināšanas brīdī tur neko nevarēja saprast, bet šobrīd ir skaidrs, ka viņiem vienkārši bija ļoti bail par šo manu raksturu, par šo manu temperamentu, ko viņi jau tomēr redzēja un juta, kurš ir ļoti vētrains un spēcīgs un uz āru nesošs. Un līdz ar to es domāju, ka viņiem bija ļoti, ļoti bail par to, ka tas nonesīs visu, kas ir bijis, visu to, kas ir veidots, un ka viņi pazaudēs to, kas viņiem tā jau ar grūtībām tika iedots. Mēs tiešām dzirdam tādus svarīgus vēstījumus gan no Sofijas, gan no tevis, bet tomēr ikdienā ir ļoti daudz vecāku, kuri nolemj tomēr noklusēt adopcijas faktu vai arī nolemj pagaidīt un izstāstīt šo stāstu bērniem vēlāk, kad viņuprāt bērni būs gatavi, piemēram, šī stāsta uzklausīšanai. Kas par jūsu ikdienas darbs arī ir cieši saistīts ar adoptētājiem un arī citām uzņemošajām ģimenēm? Kādi varbūt ir tie jūsu vērojumi par adoptētāju bažām, un vai tās arī dažkārt varbūt ir pamatotas? Te mēs dzirdējām tādu baiļu stāstu, nedrošības stāstu. Droši vien ir vēl arī citas lietas. Ir saprotami, bet viņi īsti nav pamatoti. To var saprast, bet pamatot nav. Bet tur vairāk, es domāju, pārsvarā tas ir tāds informācijas trūkums. Bailes nāk no tā, ka es kaut ko nezinu. Nezinu, kā bērns reaģēs, nezinu, kā pastāstīt varbūt to. Nezinu, kurā brīdī pastāstīt. Tas un tā neziņa rada bailes. Un, ja mēs varam, tas ir tas, ko mēs arī mēģinām, mēs dot to informāciju. Kādā veidā stāstīt, kāpēc tas ir svarīgi, ka tas patiesībā ir vislabākais, ko darīt. Tad kādas reakcijas var sagaidīt, ko darīt, ka tās reakcijas sagaidīt. Un, ja cilvēki to zina, tad viņiem tās bailes vismaz mazākas kļūst. Viņi var darīt tās pareizās lietas, ko viņi zina. Bet, es domāju, viens ir, kad tās bailes, bet otrs jau arī, līdz kādam nesenākam laikam arī netika tas uzskatīts kā tāda pareiza lieta stāstīt. Citreiz pat speciālisti teica, ka nevajag stāstīt. Nevajag, jā. Un tad jau skaidrs, ka vecāki tāpēc arī viņi grib darīt kā pareizi. Un tas baiļu faktors vēl, un tas ir iemesls, kāpēc nestāstīja. Jūs jūtat to, ka tie, piemēram, es negribētu teikt tā, iepriekšējo jau senāku 10 gažu stereotipi dzīvo joprojām tādi par... Jā? Ļoti dzīvi, jā, ļoti dzīvi. Un, varbūt es dzīvoju tādās burbulī, kur mēs ikdienā par to runājam un mācam, un tad jau liekas, viss taču ir skaidrs, kāpēc stāstīt, un viss taču ir skaidrs, kā to darīt, un taču ko tur baidīties, un viss jādara kā tā, un viss. Bet ik pa laikam, es dzirdu un tādus komentāros, un ļoti ir tie stereotipi ļoti dzīvi, jā. Sofija, varbūt vēl no tavas perspektīvas vai ne par tām bailēm un bažām, kā tu šeit redzi to korelāciju starp tādu pamatotību un starp objektīvu arī? Es tieši gribēju papildināt, ka bieži vien mēs konsultējam cilvēkus, kuri tur izgāja apmācības, un viņas ir mūsu centrā, un reti, kad var dzirdēt tādus stāstus, bet kad viņi tomēr ir, kad vecāki dalās, ka viņi negrib runāt par to, vai viņi gaida kaut kādu brīdi, kad par to runāt, tad, protams, ka uzreiz aktualizējās tas, kā izglītot tos cilvēkus, kā paņemt to nedrošības sajūtu, apstrādāt viņu un kā pastāstīt par to tādā veidā, lai tie cilvēki patiešām dzird to, jo bieži vien tur pamatā patiešām ir bailes par to, ka es nevarēšu kontrolēt to bērnu. Varētu būt, ka viņam ir kaut kādas ģenetiskās lietas, ka viņam kaut kāda tieksme uz kaut ko, tur reizēm tas ģimenes, no kuriem bērniņi ir izņemti tāds marginālās, var tā teikt, bet
Tas bailes ir saistīts ar to, ka mēs nezinām, mums maz informācijas, bet tagad tomēr pieaug pētījumi, pieaug tie stāsti, kad cilvēki paši stāsta to, un tagad mēs zinām, ka tā vide, kur aug bērns, viņa ļoti ietekmē cilvēku bērnu, un kontrolēt to tādā veidā, ka slēpt to informāciju par bērnu, tas nav labākais veids, pat es teikšu, tas ir slikta izvēle. Domāt par to bērnu, viņam ir visas tiesības zināt par sevi to, un mums kā vecākiem ir tā atbildība ieguldīties attiecībās, informēt bērnu, kā viņam dzīvot ar to, palīdzēt viņam tikt galā ar to traumatisko pieredzi, palīdzēt viņam arī pieņemt savu stāstu, to, kas ar viņam noticis. Jā, varētu būt, ka bērns to neatcerās, bet varētu būt, viņš uzzinās vai gribēs zināt par tiem vecākiem vairāk. Kad viņš nezin, viņam rādās tās fantāzijas, maģiskā domāšana un arī tādas dažādas sajūtas varētu būt vairāk pozitīvas, varētu būt negatīvas, daudz ir atkarīgs no tā bērniņa, bet par to jāstāsta nevienu reizi, bet visu laiku mēs varam tikai runāt par to. Kad ir situācijas konkrētas vai kad ir konkrēts iemesls vai kad nav, mums vajag parādīt, ka mēs esam gatavi. Jā, es gribētu pajautāt tādu varbūt ceļa karti, lai saprastu arī tie vecāki, kuri, piemēram, dzīvo ar adoptētiem bērniņiem, jo tu jau pieminēji bioloģiskos vecākus, kas ir arī ļoti, ļoti būtisks temats. Un šeit arī var būt dažādas tās reakcijas. Varbūt bērni, kas apzināti izvēlas, ka viņi vēlētos, piemēram, satikt savus bioloģiskos vecākus kaut kad, vai tagad, vai vēlāk. Savukārt, varbūt ir bērni, kas saka, ka viņi to nevēlās. Jo, piemēram, izjūt nodevību vai kādas citas, piemēram, spilgtas emocijas. Kā, piemēram, saprast no vecākam par to, kāds tas tā pareizā ceļakārt, vai viņš grib vai negrib vecāku satikt, jo tā vilkme iespējams ir ārkārtīgi spēcīga. Nu, redzi, tas atkarīgs ir no tām attiecībām, kuri veidojās starp bērnu un vecāku. Un arī visi bērni un cilvēki ir ļoti dažādi. Es domāju, ka vecāki zina savus bērnus, kad ir tā situācija, kad bērns no bailēm negrib un viņš grib paslēpties, vai kad viņam tomēr ir interese. Tieši tāpēc arī vajag runāt par to vairākas reizes, lai izjust, kāda tur ir tā temperatūra, kādas iespējas mēs varam iedot tam bērniņam, vai ko mēs paši zinām par to bioloģisko ģimeni, jo būtu forši, ja mums ir kaut kāda informācija, mēs varam dalīties. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, kā jutās vecāki. Jo bieži vien terapija, konsultācijas vai palīdzība ir vajadzīga vecākiem. Tieši viņiem ir bažas, kaut kādi mīti, kaut kādas grūtības vai kaut kādas tādas uzskati, kuri patiešām traucē viņiem veidot to sarunu ar bērnu un runāt par to, vai varētu būt viņiem ir kaut kādas savas emocijas par tiem bioloģiskiem vecākiem, tad arī grūti runāt par to ar bērnu. Jā. Kā jūs varētu pakomentēt arī šo stāstu par tām izvēlēm grūtajām, kas varbūt bērnam ir? Tur jau katrs gadījums būs atsevišķs, bet tas galvenais ir apzināties, ka tas, ko Sofija ļoti labi teica, ka tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši runāt par to, un tas ir ilgstošs posms. Tas nebūs tā, ka parunās vienreiz pastāstīs, to es adoptēts, labi, viņš tagad zina to, tagad varam par to nerunāt. Tas būs visu laiku, jo bērnu uztver par adopciju laika gaitā mainās. Viņš kaut kādu daļu saprot, kaut kādu nesaprot, kaut kādu uztver, kaut ko lietu uztver, kaut ko neuztver no tā visa stāsta. Un katrā tā attīstības posmā bērnam ir savi jautājumi, līdz ar to visu laiku vecākiem ir jābūt klāt, lai palīdzētu atbildēt tos jautājumus, kas vajadzīgi, un piedāvāt tos risinājumus, kas vajadzīgi, vai tās patiesības, kas vajadzīgs. Jo citreiz bieži vien bērni, ja kaut ko viņi nezina, pirmkārt, viens vai viņi var būt idealizēti kaut kādu, piemēram, savus vecākus vai ko, bet ja viņi kaut ko nezina un nesaprot, tad viņiem ir tā tendence vainot sevi. Un, ja viņi kaut ko nezina par sevi, tad viņi domā to sliktāko. Un tad, ja viņi nezina kaut ko par sevi, tad es nezinu, kāpēc man pamet. Visticamāk, pamet, tāpēc, ka es tāds slikts esmu, ja tāpēc man pamet. Ja. Tā ir tāda mūsu katru dabiskā tendence domāt sliktāko par sevi un visu fokusēt uz tevi. Ja pameta, tad ne jau tāpēc, ka dzēra vai tāpēc, ka kaut ko, bet tāpēc, ka es biju slikts, tāpēc, ka es kaut ko nepareizi izdarīju, noteikti mans nenolika pareizi vai tur piečurāja pamperi, tāpēc man pamet. Un tas ir tas, kā bērni dabiski to interpretēs, ja nebūs cita stāsta.
Un tāpēc tas vecākiem ir jāuzmana, kāds tas stāsts bērnam ir galvā šī vecuma posmā, un tāpēc par to ir jārunā. Un tad jau tas, vai tur ir vajadzīgs tikai runāt vai satikt, tas ir atkarīgs no tā bērna paša stāvokļa un vajadzības, teiksim tā, jā. Tas ir par to kognitīvo attīstību. 3-gadnieks nebūs gatavs tur kaut kādai dziļai sarunai, bet viņš jautās, kā bērni, no kurienes radās bērni. Ja? Tad mēs viņam stāstīsim, ka tāds ir veids, jā, vai tāds. Un tas arī būs tāds brīdis, kad mēs varēsim par to runāt vairāk. Ja? Jautājums, kā vecāki ir gatavi tam. Un man bija vēl kaut kāda doma, bet es viņu... Gan jau vēl atnāks tā doma, diskusija jau vēl turpinās. Inti, vai tu esi gatava padalīties ar varbūt tavām sajūtām, kādas tev bija par to bioloģisko vecāku ienākšanu vai neienākšanu tavā dzīvē un vēlmi viņus satikt vai nesatikt? Jā, man tā laikam diezgan ātri bija skaidrs, ka satikt es viņus negribēšu, bet es ļoti gribēju zināt teorētiski visu par sevi. Jo tas vecums, kurā es uzzināju, bija jau ļoti apzināts un jau ar kaut kādām dzīves krīzītēm jau noteikti jau papildināts un nebija vairs tik jauna, lai es tā kā vispār nesaprastu, kas ar dzīvi notiek. Man bija ļoti svarīgi saprast, kas es esmu. Tā bija mana lielākā vēlme izprast, atnākt atpakaļ tajā viengabalainībā, jo es jūtos tāda sadrumstalota. Tad tur kaut kā man vienu saka, tad saka otru, bet es jūtos savādāk, tad ir vēl kaut kas, kas kaut ko saka, un nav tās izpratne par sevi kā par personu, kas tad es īstenībā esmu, kas tad man patīk, kas man nepatīk, kas vispār es kā cilvēks esmu. Un tad liekot šo puzlītes gabaliņu kopā, man izvērtās tā sajūta, ka man ir tādas saknes, man ir tāds temperaments. Īstenībā es uzvedos tieši tāpēc, ka man ir tā. Un tas man palīdzēja sajust sevi kā vienu veselu cilvēku, kurš ir atgriezies pie sevis mājās. Sofija minēja, ka principā jau par tādu adopcijas faktu mēs varam lēnām sākt runāt 3 gadus minēja, 3 gadu vecumā, kaut vai arī ātrāk. Padalies lūdzu ar savu stāstu, kā jau tu sacīji, tev ir 1-gadīgs un 4-gadīgs bērniņš ģimenē. Kā jūs un kāpēc tev ir svarīgi par šiem tematiem runāt ar saviem bērniem un kā tu to varbūt arī praktiski dzīvē realizē? Jā, kā jau jūs minējāt, šobrīd bērniņi ir tajā posmā, kad viņi jau sāk jautāt par savu stāstu, īpaši 4-gadnieks. Tāpēc vienmēr man bija tas jautājums, kā tad tas brīdis pienāks, vai kā tas viss tagad būs, un kad man būs jāsāk stāstīt. Jo to lēmumu mēs ar vīru pieņēmām, ka tas mums būs tāds atklāts fakts jau pašā sākumā, kad mēs šo adopcijas procesu uzsākām. Tā kā mums tas vienmēr bija atklāti, to zināja visi mūsu tuvinieki, mūsu tuvākais paziņu loks. Un tad, protams, tas, ko es no sevis sapratu, tai iniciatīvai jānāk no manis. Un tad, kad bērniņš jau bija gatavs uztvert informāciju grāmatās, un kad mēs sākām kopā lasīt grāmatas, tad es paņēmu grāmatiņu, kur bija stāsts par to, kā ienāk ģimenē bērns. Kā bērniņš aug mammas puncī, un tad es stāstīju, ka bērniņš var ienākt arī savādāk, bet tad es redzēju, ka viņš tā kā neaizķers pie tā stāsta, ka vēl ir par ātru. Tad es to stāstu noliku malā, domāju, pagaidīšu, kad viņš vēl mazliet paaugsies. Un tad bija pavisam ikdienišķa situācija. Mēs braucam sabiedriskajā transportā, braucam uz muzeju, un es tagad stāstu, ka lūk, šeit kādreiz mēs ar tēti dzīvojām, un viņš jautā, bet kur es biju? Un es sapratu, redz, kur ir tas brīdis, un es teicu, tad, kad tu biji maziņš, tu dzīvoji pie vienas tantes. Viņš bija auģu ģimenē, jo mēs viņu paņēmām 6 mēnešu vecumā. Protams, ka viņš neko neatcerās. Un tad viņš, kāpēc es dzīvoju pie tantes? Un tad es teicu, ka tu piedzimi vienai tantei, kura tevi atstāja slimnīcā, jo viņa bija slima, nevarēja parūpēties, un tad tevi aizveda pie tantes. Viss tālāk viņš vairs man neko neprasīja. Un tad es saku, redzu, māsiņa, māsiņu mēs atvedām arī no slimnīcas. Kāpēc māsiņu atvedām no slimnīcas? Es saku, arī mamma, tā tante, kam māsiņa piedzima, bija slima, nevarēja parūpēties, māsiņa bija viena slimnīcā. Un tad māsiņu atvedāt mājās. Mēs sakām, jā, māsiņa ļoti mīļa. Viss. Vairāk jautājumu nebija. Un tad tālāk atkal spēlējoties, viņam sākas tagad fotogrāfiju laiks, viņš jautā, kas ir fotogrāfijās,
Un tad viņš man jautā, kas man pa gredzentiņu. Es saku, tas ir gredzentiņš, ko mamma nopirka tad, kad es tevi atvedu mājās. Kad tas stāsts viņam lēnām viņam veidojas, viņam top, es esmu pierakstījusi visu informāciju par viņa vecākiem. Es zinu, ka Dēliņam ir bioloģiskā māsa, kur ir adoptēta. Zinu, kā viņu sauc. Biju bāriņu tiesai. Protams, tā kā tas ir noslēpums, bija teikusi, ka varbūt ka var izteikt vēlmi, ja tā ģimenīte būtu gatava, ka mēs varētu arī komunicēt, lai bērns zinātu un augtu jau ar savu bioloģisko māsu. Acīm redzot, viņi nebija gatavi. Tā kā to es pieņemu, bet visus faktus es esmu pierakstījusi, tā kā esmu gatava tālāk, ja jautās, iešu šo ceļu kopā ar bērniem. Pastāst varbūt par tām savām kā mammas sajūtām, ja? Jo mēs šeit no sākuma runājām par to, ka ir varbūt vecāki, kuriem varbūt ir bail atklāt vai patiesību vai vēl kādi citi iemesli, kāpēc viņi nejūtas droši par to runāt. Daudz arī vecāki vienkārši ir grūti sarunāties. Mēs esam tik ļoti dažādi. Kas tevī dod to pārliecību, ka tā ir tā izvēle, un vai tev nav nekādu bāžu vai uztraukumu daloties ar šo stāstu ar saviem bērniem? Es teiktu, ka nē, jo to es jau izdzīvoju un pārdomāju pirms sāku šo adopcijas procesu, jo es arī teiktu, ka katram adoptētājam par to ir jāpadomā par tām savām bailēm un bažām, pirms viņš uzņem ģimenē bērnu, un tam jau ir jābūt izdzīvotam. Līdz ar to, tad, kad bērniņš ienāca ģimenē, man šādu baiļu vairs nebija, jo mēs bērnu uztveram kā personību, tas ir cilvēks ar savu stāstu, ar savu pieredzi. Man abiem bērniem arī ir pilnīgi cits temperaments. Viņi arī ir slāvu rakstura. Līdz ar to viņi sajūt arī to identitātes stāstu, par ko Inga runāja. Jā, ļoti temperamentīgi. Un man dēls ļoti viegli, ātri pats iemācījās krievu valodu, kur es biju pārsteigta, kā viņš šo valodu varēja pats apgūt. Protams, tā kā jauktā tipa dārziņš, bet viss notiek latviešu valodā. Viņš ļoti brīvi, viegli jau komunicē krievu valodā, kaut gan mēs ģimenē šajā valodā nerunājam, un viņš daudz brīvāk jūtas ar slāvu tautības bērniem nekā ar latviešu bērniem. Un meitiņai mamma ir ukrainiete, tētis ir armēnis. Tad mēs esam jau izdomājuši, kad meita paaugsies, brauksim apskatīt šīs valstis, lai būtu arī tā kultūras piederība un tā sajūta arī tai tautībai. Un, tas atslēga vārds ir, ka viņš ir atsevišķa personība, cilvēks. Un man nav tiesību nestāstīt viņam savu stāstu vai liekt viņam uzzināt par tām savām bagātībām, ko slēpj tas viņa temperaments, jo tas ir viņa resurs. Un es redzu, cik daudz ir šīs enerģijas un cik daudz labas lietas var izdarīt, ja to konstruktīvi, pareizi ievirza jau sākumā. Absolūti burvīgs stāsts, ko Maija stāstīja, vai ne? Un tas apliecina to identitātes stāstu, ko mēs sākumā minējam, jo dažkārt vecāki pat negribot, viņu var sanākt ierobežot to patieso identitāti, vai ne, kur tu minēji par Armēniju vai par Ukrainu, kur jūs kaut kad dosieties, un tas ir tiešām burvīgi. Inta arī bija... Es pilnīgi klausījos, man gribējās papildināt, ka īstenībā tas vispār viss, par ko mēs šodien runājam, ir par to informācijas plūsmu tiem vecākiem, un ka tajā laikā, kad es augu, tie vecāki pat nezināja informāciju par savstarpējām cilvēku attiecībām, bet tas arī, ko tu teici, ka neierobežot, jo viņam ir tas temperaments lauž uz āru, un tikko tu viņu maini, vai, tu mēģini mainīt cilvēku būtību, bet to nekad nevar izmainīt, kā arī tu teici, ka bērniņš iemācījās krieviski, es arī iemācījos krieviski, tā ir ģenētika. Viņu nevar noslēpt, es tā domāju, un viņu arī nevajag noslēpt. Viņu nevar noslēpt, jo tas vienkārši laužas uz āru, un tas bērniņš jūt, ka viņš nav tāds pats kā vecāki, jo mēs ar vīru esam ļoti mierīgi un nosvērti, un viņam ir tā dinamika, tā enerģija, un lai vai kā viņš sajūt, ka viņš ir savādāks. Jā, jo tad, kad mani mēģināja ielikt tādos ļoti lielos rāmjos, es tos ļoti nesaprasta. Man likās, kāpēc man liek darīt tā, bet es vispār nevaru nemaz tā izdarīt. Ja? Es nevaru pasēdēt mierīgi, vai būt klusa, vai būt prātīga, jo pēc būtības neko slikti nedarīs. Vienkārši biju uguns, kas iet
un kas bišķiņ paplosās. Nu, un tā kā tam vecākam arī tas ir atklāstāts par informāciju, ka jā, tu pēti un domā, nu tā kā, ka tu ņem to bērnu, tev jāsaprot, kas viņš ir. Un tad tas ir uzreiz jau cits stāsts. Tu vēl nedaudz māja par to, ka ir arī dzirdētie stāsti. Nu, bērnam paliks 16, bērnam paliks 18, un tad dzimšanas dienā pateikšu. Jā, apmēram. Nu, bet ir, diemžēl, tādas. Es pat esmu dzirdējis tādu veidu, teiksim, to vīziju par to, kā tas varētu notikt. Nu, kad viņam paliks, tad es arī pateikšu. Ne? Bet kāpēc... Tu saprati domu, kāpēc tu izvēlies tiešām caur šo bērnības faktoru iet? Jā, jo, manuprāt, tam visam ir jānotiek ļoti dabiski. Tam ir jābūt kaut kam ļoti ikdienišķam. Kā jau es teicu, tai nav jābūt sarunai, kad es tagad viņu apsēdināšu pie galda un tagad tā sajūta, ka mums tagad būs ļoti nopietna saruna. Bērnam ir stress, man ir stress. Bet tas notiek pilnīgi sadzīviski, darot kaut kādas vienkāršas lietas, un viņam nav šī trauma no tā. Viņam tas ir kaut kas tik ļoti dabisks, tik ļoti pašsaprotams, tas ir kā elpot. Un mēs arī ļoti uzturam kontaktu ar citām adoptētāju ģimenēm, kur arī ir adoptēti bērniņi. Un mēs arī tiekamies ģimenes kopā, un arī bērni, viņi jūt, viņi ir tajā vidē, tas ir pilnīgi kaut kas normāls. Tas ir pilnīgi dabiski, ka mēs arī šādā ceļā ienākam ģimenē. Nu, ja mēs runājam par tādu, kas varbūt to izdzirdot, jau šķiet pilnīgi nenormālība, ka, piemēram, bērni šo faktu uzzina no citiem, ka viņi, piemēram, šo uzzina mūsdienu tehnoloģiju laikmetā. Iespējas mēs varam atrast, principā, jebko, izmantojot resursus, kādas mums piedāvā tehnoloģijas. Nu, kā jūs redzat, varbūt, kādas sekas var būt tam, ka bērns šo faktu neuzzina no saviem vecākiem, adoptētājiem, bet viņš to zina citādāk? Pirmkārt, tas ļoti sāpīgi. Tas tā nodevības sajūta, ka to, visu, ko es piedzīvoju šajā dzīvē, tas viss nav patiess. Tie cilvēki, kuri man bija blakus, es nevaru ar viņiem vairs veidot attiecības, kontaktu, un tas ietekmē arī visas pārējās attiecības. To, ka cilvēkus uztver citus, kā viņš uztver šo pasauli, un tur varētu būt arī dažādas krīzes sakarā ar to, un depresijas stāvokli, viss kaut kas īstenībā. Tas daudz ir atkarīgs no iepriekšējiem faktoriem, kuri bija tā cilvēka dzīve, no vecuma arī. Kaspar? Jā, tā noteikti ir bumba ar laika degli, ja nestāsti, jo jautājums, cik liels tas sprādziens būs, bet tas ir ļoti, ļoti bīstam tādu noslēpumu glabāt, un vienalga, ka, cits pastāst vēl sliktāk, bet ja paši pastāst tādā sveču gaisā 16 gados, tāpat tas ir. Tas jau arī tas pats par sevi pasaka tam bērnam, lai ko tas vecāks pastāst, ka tas ir kaut kas, kas bija slēpjams. Un ja ir kaut kas slēpjams, tad skaidrs, ka tas ir kaut kas slikts, jo neslēp jau labas lietas, slēp sliktas lietas. Un tas uzreiz vienalga, ko tas vecāks teiks, es tev mīlu un tā, mēs te tik un tā apakšā tā vēsts ir tāda. Tas ir slikti, tāpēc mēs tev nestāstījām, tāpēc, un bērns kā atkarīgs, protams, no vecuma un uztvers, bet bieži viņš atkal uztvers. Ja tas bija kaut kas slikts, tad jau es esmu tāds kaut kāds neriktīgs, jā, tāpēc no mans bija jāslēp, tāpēc man adoptēja, tas ir kaut kas slikts. Un tā slēpšana padara to tādu negatīvu, un tas vienmēr būs, un tas patiesībā, jebkurā gadījumā tas būs, mēs baidamies no kaut kā, bet patiesībā ja mēs to darām, tad mēs patiesībā panāksim to, no kā mēs baidījāmies. Ja mēs nestāstam, tas sekas būs tieši tāds, no kā mēs baidījāmies. Mēs baidījāmies no attiecību pārāvuma, mēs baidījāmies, kā bērns to reaģēs un slēpjot, mēs nonāksim tieši pie tā attiecību pārāvums, liels risks, būs traumatisks notikums, tas viss tās bailes, kas mums ir patiesībā, sākumā tās visas izpaudzīs, ja mēs nestāstīsim sākumā. Jā, es pilnīgi piekrītu Kasparam, gribu mazliet papildināt, principā redzot, kā ienāk ģimenē bērniņš, kuram ir traumatiska pieredze, tas grūtākais un visdārgākais, kas ir, tā ir šī uzticība, šī piesaiste, kas veidojas vecākam ar bērnu.
Un tad, ja es neesmu 100% atklāta pret bērnu katru dienu, viņš to sajutīs, un pēc tam, ja būs šī sveču gaisma, un tagad šis īpašais noslēpums, tā tiešām būs traumatiska pieredze, tā būs nodevība pret šo uzticību, jo tas ir viss grūtākais, kas tam bērniņam dodas. Tas ir ļoti, ļoti garš ceļš, ko iet kopā bērns un vecāks, kamēr nonāk līdz tam punktam, ka mums ir pilnīga beznosacījuma uzticība vienam pret otru. Jūs varat arī padalīties ar savu stāstu, kā jūs, piemēram, sarunājaties ar savu bērniņu. 12 gadi tagad jau, puikam. Mēs arī skaidrs, es pat nezinu, man nebija nekāds apmācības tajā laikā, kad mēs adoptējām, neko nezināju par šo jomu. Vienkārši gribējām kļūt par adoptējām, bet kaut kā bija tāda sajūta, ka tas ir jāzina, un mums patiesībā nebija izvēle. Mums bija 2 bioloģiskie bērni, kas bija vecāki, kas bija visā iesaistīti, mēs viņiem runājām, vai viņi piekrīt, viņi piekrīt, viņi brauca līdzi patiesībā, ka mēs braucām iepazīties, braucām mājā, un tad jau tas stāsts, mums pirmos gadus vispār nebija tur nekas jāstāst, mūsu bērni vienkārši to rotēja, to stāstu visu laiku. Un tad mēs redzam, tad šito satiku, un tad šito mantiņu tu atbrauc, un šitā mantiņa bija. Un tad viņi jau bija izstāstījuši jau visu laiku viņam. Un pirmos gadus mēs varējām skatīties, kā viņi stāst. Ja. Tā tas sākumā bija, bet mēs ik pa laikam uzturam to stāstu. Tagad viņš ir bijis lielāks, un tagad tas stāsts patiesībā ir nedaudz grūtāk uzturēt sarunu par to, tad, kad viņš kļūst pusaudzis. Jo viņš tāds kļūst kā pusaudzis, ko tu varam tur sīkumiem. Jā, tā, bet es zinu, ka tas viņam ir svarīgi. Jā. Es zinu, ka tas ir svarīgi, un es zinu, ka viņam patiesībā grūtāk runāt vēlāk. Nekā mazbērni ļoti viegli par to runāt. Viņš varbūt visu to nevar saprast un aptvert, jā, bet daudz vieglāk ir, jo tas mazam bērnam vieglāk to faktu pieņemt. Kaut kas interesants noticis, adoptāts, forši. Jā, bet kad tu nāc lielāk, saproti, bet tas tomēr citiem liekas, ka tas ir kaut kas slikts, un tad citi tur kaut kā tā izsakās, un varbūt tiešām kaut kas man nav labi, un es kaut ko tomēr zaudēju. Es nevaru augt kā citu bērnu pie saviem bioloģiskiem vecākiem, un tad bērns kļūst tā kā rezervētāks par to runāt, un viņam tas ir patiesībā vēl svarīgāk. Un tad ir vēl grūtāk ar tādu pusaudzi. Es mācos, es tikai procesā, es mācos par to runāt, bet šādas diskusijas man pašam atgādina. Okay. Kad es pēdējo reizi viņu par to kaut ko runāju, varbūt vajag pajautāt. Es tieši gribēju prasīt, jo mēs jau varam runāt par tādu ideālo situāciju, bet tāpat ir tās grūtības, ar kurām jau jebkurš kā cilvēks sastopās. Un kad tev arī varbūt ir tās, ko tu sajūti, kas tev varbūt pašam ir tas grūtākais, kā tu teici, ka varbūt šī diskusija kā atgādinājums atkal parunāties, ko tu varbūt pats izjūti, vai tev arī varbūt ir tās bailes, nezināmie kādi. Noteikti ir bailes izdarīt kaut ko nepareizi. Jā. Īpaši jau tāpēc, ka es mācu citiem adoptātiem, kā vajag pareizi darīt. Ja? Tad ir bailes, ka tik pats kaut ko nesalaiž dēlī. Ja? Tas ir varbūt tas pat vairāk bail, kā tas izskatīsies. Ja? Ka mans adoptētājs dēls tagad kaut ko tur, nezinu, vairāk tas, ka tas tāds varbūt sociālais spiediens. Man liekas, ka es jau mēģinu visu to labāko un mēģinu saprast, ko runāt, ko nerunāt. Un varbūt citreiz es pa daudz, varbūt tā kā viņi spiež, un tā pusaudžiem, protams, jāuzmanās ir. Bet, jā. Jā, un arī interesanti, ka tev ir arī 2 vēl vecāki bērni, ja? Un tā savstarpējā bērnu attiecību veidošana un tā sinerģija. Kā tu varbūt sacīt, cik tas ceļš varbūt arī ir, varbūt var iedvesmot citus vecākus vai arī, pastāstīt par to, kāda bija tā tava pieredze, jo tur arī bērni veido attiecības ar bērnu, kuram, kā mēs noskatām, varbūt arī pilnīgi cita veida identitāte, piemēram, vai ne? Jā, viens no man lielākām bailēm, ko es atceros, kad mēs adoptējām, bija, kad viņš varētu kādās situācijās izmantot to situāciju, ka teikt, piemēram, neklausa, kaut ko liek darīt. Tu jau nemaz, tu neesi bioloģiskais tēvs, vai tu neesi īstais tēvs, vai ko tu man te... Tas lielāks bailes visiem vecākiem. Jā, bet tas pārsteigums bija, ka viņš nekad neko tādu nav izmantojis, nekad, neko, ne pret attiecībām, ne pret brāli, māsu, ne pret mums, nekad. Tas kaut kā viņš to nekad nav. Un tas ir tāds prieks un attiecības, ja runā par attiecībām, es neredzu nekādu atšķirību starp bioloģiskiem bērniem un adoptēto bērnu. Liekas, tur nav nekāda atšķirība. Bet arī jāsaka gan, ka tas pats, ko jūs jau minējāt,
ka var just, ka mēs tādi arī ar sievu tipiski tādi lēni latviešu ziemeļnieki, jā, intraverti. Un viņš ir tāds spridzeklis, ritīgs spridzeklis. Un to es arī esmu mācījies, ka sākumā es domāju, kaut ko nepareizi darām, robežas jāliek un kaut ko nedara pareizi. Ja? Un tad es aizvien vairāk saprotu, ka nē, ka tas tā ir viņa tā personība, viņš ir spridzeklis. Un man kā vecākam tas ir jāmācās pa jaunu audzināt bērnu. Tas, ka es esmu bioloģiskos bērnus uzaudzināju, kur pilnīgi citādāk, tas man īsti nepalīdz. Tagad ar trešo liekas, ka, man liekas, ka ļoti labi, kad man ir 2 bioloģiskie bērni vecāki. Jā. Jo es saprotu, ka kaut kas jau man sanāk arī. Bet, ja būtu tikai jaunākais, jau man liktos, ka es kaut ko laiku nepareizi daru. Laikam. Ja, es gribētu, laikam, papildināt šo stāstu. Jā, arī par to, man liekas, arī mēs runājām par to, ka tas ir bumba ar laika degli, ka tas sprādziens, jo, piemēram, tieši tas, par ko tu runā, par to temperamentu, tad, kad es uzzināju, tas sprādziens bija, es nezinu, bombai līdzīgs, jā, es vienkārši eksplodēju visās emocijās, un tas pārāvums, tā saikne patiešām notika, jo uz to vienu brīdi man nebija nekāda spēja ar viņiem, runāt, jo es sapratu, ka man vajag vispār saprast, kas ir noticis. Nevis tāpēc, ka viņi būtu varbūt tās slikti, jo es viņus patiešām mīlu un visu mūžu mīlēšu, bet tas tieši viens brīdis, tas sprādziena brīdis, kā jebkurš viņš ir. Kā tu uzzināji, vai tu esi gatava atklāt? Jā, protams, bija, tad man bija tie 27 gadi, un tētis saslima ar vēzi. Mēs nezinājām, vai tas stāsts būs veiksmīgs vai nē. Tajā laikā, un tad es pie viņiem ļoti godīgi, pēc cik man tā nojauta vienmēr bija, un es jau sāku kaut ko rakt jau kādus brīžus pirms, jo es gāju terapijā, mēģināju saprast par to, kāpēc man tā disonance ir tik liela, un man tur visu laiku saka, ka viss ir kārtībā. Un tad es aizgāju pie vecākiem un teicu, ka mīļā, kamēr jūs esat, es gribu dzirdēt kaut ko, ja man ir jādzird, jo tas ir tiešām arī, kā mēs jau šeit runājam, ir forši, ja tu uzzini no savējiem, nevis tev kāds uz ielas pačūks, hei, tā tu vispār neesi tur tā kā viņa īstais bērns. Ja? Es domāju, ka tā trauma būtu vēl lielāka. Viņa jau tāpat bija diezgan spēcīgs, tāds, eksplozija, bet tad tas būtu vēl trakāk. Un tad es aizgāju godīgi pateicu, un viņa man arī godīgi izstāstīja, ka ir bijis tāds gadījums, ka mēs tevi adoptējām, mēs tevi atvedām no Rīgas, par taviem vecākiem neko nezinām, punkts. Un tad uz kādu brīdi, pie tā punkta arī bija tāds, man bija sprādziens, un viņiem bija punkts. Jo, kā es atceros, kā tagad, kad mamma teica, tajā brīdī, kad es tevi izstāstīju, beidzot sāku gulēt. Viņa saka, jo es nespēju šo visu mūžu, tātad 27 gadus, viņa bija to slēpus. Un tur bija tieši nepateikt, tur nebija, ka mēs iesim stūrī runāt, tur bija vienkārši nepateikt. Nedod Dievs, ja kādreiz mēs kaut ko izspļausim vai kā. Un patiešām man neviens līdz 27 gadiem nebija izstāstījis, zināja visi, tikai es ne. Un tad bija tā, tiešām tā bija pilnīgi identitātes krīze, sprādziens un neizpratne, kas tagad ir jādara, jā? Kā ar šo vispār tikt galā. Un tur tiešām šīs cilvēciskās attiecības uz brīdi pilnībā salūst. Tā ir tāda plaisa, un viņa kādu brīdi nevarēja tā kā salīmēt, bet pēc tam atkal, tad, kad es sāku strādāt ar sevi un tā kā mēģināju saprast, kas ir noticis, kā man par to justies, vācu sev atpakaļ, tad arī attiecības ar vecākiem bija tiešām pirmo reizi mūžā, tiešām es gribētu teikt vecuma galā, mums ar viņiem izveidojas ārkārtīgi sirsnīgas un patiesas, dziļas attiecības, pēc kurām es bija ilgojusies visu mūžu. Tas, ko Kaspars sacīja, ka tā mīlestība jau, viņai nav starpības, vai tie ir tavi bioloģiskie bērni, vai tas ir adoptēts bērniņš. Ja tas bērniņš ir ģimenē, tad vecāki dod to visu savu mīlestību bezgalīgo, kas viņiem ir, vai ne? Un jā, jo to mīlestību no tiem saviem vecākiem es jūtu vienkārši, viņa plūda pāri malām, vienkārši šis viens noslēpums, viņš vilkās līdzi kā ēna visu dzīvi. Un tāpēc šīs ļoti spēcīgās un dziļās cilvēciskās attiecības mēs nevarējām izveidot. Šis ir ārkārtīgi īstenībā būtisks moments, ko tu stāsti, vai ne? Ka viens ir tas ietekmes uz bērniem, bet iespējams, ka tas sloks, kas dzīvo arī ar vecākiem, ja? Sofija, gribu pakomentēt par to visu laiku. Es gribēju papildināt, ka tas fakts ietekmē visu ģimenes sistēmu, un ne tikai vecākus, bet arī visus radiniekus, attiecības, kādas attiecības veidojas tam bērniem ar citiem radiniekiem, ar draugiem. Man ir zināmi stāsti, kad radinieki vienkārši pārtrauc attiecības, jo viņi nevar izturēt šo spriedzi. Jā. Viņi nevar vienkārši kontaktēt ar to ģimeni, ar tiem bērniem. Un tas ir saprotams, jo patiešām tas rāda trauksmi visiem. Vienīga lieta, ka mēs ar laiku varam iemācīties, kā to paslēpt labākā veidā, bet mūsu organisms to jūt. Ja, un tas arī atstāja savas sekas. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tas ir stress, tā ir trauksme arī man, un es sajūtu ļoti lielu atvieglojumu, kad es to varēju izteikt skaļi, kad tas notika jau tik agri,
un ka tagad tā patiesība ir tāda, kas ir atklāta, atvērta, un jebkurā brīdī bērns var mēģināt paturpināt to stāstu. Un es varēšu paturpināt, bet tas pirmais brīdis, tas ir tāds, tiešām no kā ļoti baidās vecāks, jo nesaprot, kā tagad to izdarīt, kā bērnam saprotamā valodā to pasniegt, kā pastāstīt, un līdz tam ir tā, ka es dzīvoju ar kaut kādu noslēpumu. Un tas ir smagi. Es gribēju, mēs sākumā nedaudz pieskārāmies par to stereotipisko vidi, kas varbūt vēl mums ir mantojumā, diemžēl, no iepriekšējām paudzēm. Iespējams, ka tas arī kaut kā arī Intas stāstā vai ne rezonējas, ko kaimiņi padomās vai vēl kā. Ja. Tur bija vārds vārdā, arī bija par to, ko kaimiņi pateiks, ko padomās, ko vispār, jo sabiedrībā tajā laikā šis adopcijas noslēpums, viņš bija tā kā, es nezinu, tā kā likums, un kad tā kā, neviens nedrīkstēja tev to pastāstīt. Tas bija, visticamāk, tas bija arī kaut kāds kauns, jo mēs taču tevi tomēr adoptējām, un varbūt arī mēs zinām, no kurienes mēs tev paņēmām, kā jau Reko Sofija teica, tās nebija pavisam foršas un labas ģimenes, no kurienes izņem bērniņus. Un viss, un tas burbulis, kurā dzīvo vecāki, noteikti bija tas, kad mēs te dzīvojam šausmīgi laimīgi, un viss ir kārtībā. Jā, tāds izlikšanās un iedomu kalns. Jā. Kā jau mēs runājām, mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur ir ļoti grūti kaut ko noslēpt. Mēs arī dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, protams, mums ir kaimiņi, visi visu redz, visi sēž pie logiem, un, protams, vienu dienu man tādai slaidai uzrodas bērns. No kurienes? Pēkšņi man ir bērnu ratiņi. Neviens neko skaļi sākumā nesaka, bet es jūtu ļoti vēro. Dēliņš uzradās ziemā, meitiņa vasarā. Ziemā vēl domāja, varbūt kaut kas zem jakas, kaut ko nepamanīja. Vasarā tā kā nevarēja īsti noslēpt. Un tad kaimiņiene neizturēja, noķēra mani liftā un prasīja, Maija, man jau ir bijis ļoti mazs vēders grūtniecības laikā, bet jums laikam pavisam ļoti mazs vēders. Es teicu, ziniet, mēs viņu adoptējām. Tad tāds klusums, tās skaidrs, jā. Un vairs nav ko teikt. Bet tas, un vairāki kaimiņi, protams, to zina tie, kas mums ir tuvāk dzīvo, protams, bet ziņkārība ir ļoti liela un visa šī novērošanas prasme, un jā, tas ir. Bet šis arī laikam ir tas par normalizēšanu. Un to, varu papildināt par to, ka tajā laikā, kad tas bija padomu laiki, mammai bija kaut kādā veidā jāsēž mājās ar mani. Tātad mana vēl, kas tas bija lielākais šoks, man uztaisīja visus datus citus. Tātad, lai mamīte varētu sēdēt mājās, viņai tieši tāpat slaidai uzradās bērns sētā, kur visi tā kā nesaprat, kas tas ir. Un man nomainīja visus dzimšanas datus. Tātad pilnīgi gadu, datumu, pilnīgi visu. Un tas, laikam, bija šajā stāstā man visgrūtāk saprotamais. Ja tur būtu vēl tā cits stāsts, bet es pilnīgi citi datumi, citi gada laiki. Ja? Un tad likās, ka es ceru, ka tas vairāk nav. Man liekas, ka šobrīd vairs tā nav, ka tik traki. Nē, jo šobrīd ir personas kods, tas ir vienkārši ciparu kombinācija, līdz ar to, ja to maina, tas nekādā veidā nav saistīts ar dzimšanas gadu. Man ir reālā dzimšanas diena, kur es esmu vecāka, un pasē man ir dzimšanas, kur es esmu pusgadu jaunāka. Bet tu īstenībā esi vecāka. Bet īstenībā es esmu vecāka, jā. Pensija varbūt pienāks tā kā vēlāk, tas vai labāk varbūt, bet tā, jā. Un, tas jau vispirms joks, bet iekšēji, mēs izsmējamies par to, bet tas īstenībā bet īstenībā tā ir identitātes krīze, kad kas tad tu patiesībā esi, jo es lasīju par sevi kā par diviem dažādiem cilvēkiem. Viens cilvēks ar šādu personas kodu, Liepājā tāds cilvēks ar šādu personas kodu, un tie ir divi dažādi, un vēl vārdi uzvārdi, protams, ir divi dažādi. Bet tas var būt vēl, jā. Bet šie datumi liekas, ka tu vispār, tad tu, kaut kādā brīdī, kas tad tu esi galā? Kas tad tev tā kā, kas tu esi? Jā, liels jautājums paceļās pirmajā šoka momentā, kā tad vispār tā var būt, ka tā notiek, ja? Tāpēc es ļoti tiešām aicinu vecākus domāt par to. Un, protams, ka arī šādi fakti un varbūt faktu sagrozīšana noteikti apgrūtina arī
gadījumus, kad, piemēram, bērns vēlāk grib sameklēt savus īstos bioloģiskos vecākus vai radiniekus. Tas noteikti arī tālāk, ne? Ka neapgrūtina, jo, ja tu aizej un saki, hei, es zinu, ka esmu adoptēts, un es tā kā sāku ar dzimtsarakstu nodaļu, tālāk ar visiem arhīviem, tur ir visa informācija par sevi. Tu vari atrast. Ja viņi nav adoptēti, tad tu šos savus bioloģiskos māsas un brāļus var atrast, un vecākus arī. Tas, manā gadījumā tas nebija apgrūtinoši. Es to varēju darīt. Jā, es tieši gribēju jautāt Maijai arī par to pieredzi, kā ir vispār ar tiem vecākiem, vai arī ko var ieteikt arī bērniem par to, piemēram, kā meklēt informāciju par tiem cilvēkiem, kas varētu būt saistīti bijuši ar bērniem. Nu, ja bērnos ir šī interese un ar vecākiem kopā, piemēram, ar adoptētājiem kopā, viņi grib izzināt, piemēram, bērna saknes, kādi varbūt būtu jūsu ieteikumi, ko darīt tādās situācijās? Nu, pirmkārt, jau adoptētājiem ir iespēja iepazīties ar visu bērna lietu. Un noteikti ļoti daudz informācijas ir pieejama šajā bāriņtiesas lēmumā, pēc tam arī šajā tiesas spriedumā. Tā kā tā pamata informācija jau man ir piefiksēta no šīs bāriņtiesas lietas. Tur arī es piefiksēju gan informāciju par bioloģiskajiem brāļiem, māsām, ja tādas bija. Nu, un, protams, tā kā šobrīd šī bioloģiskā māsiņa ir adoptēta, bet man ir tā pamata informācija vismaz, kā šo māsu sauc. Tā kā noteikti, es domāju, tagad mūsu tehnoloģija laikmetā, kad ir sociālie tīkli pieejami, es domāju, ka tur arī nebūtu nekādas problēmas sameklēt. Bet tā pamata informācija noteikti, kas ir sākotnēji piefiksējama, tā ir visa tā informācija, kas ir šajā lietā. Kampaņas ietvaros arī Labklājības ministrija ir izveidojusi tādu informatīvu materiālu, ar ko arī visi var iepazīties. Un es arī pati paskatījos, tur ir ļoti tiešām tāda plaša informācijas bāze, ļoti plaša ar visdažādākajiem tematiem, iekļaujoši par to, piemēram, kā runāt ar bērnu par viņu pagātni, izcelsmi un arī citiem ar identitāti saistītiem jautājumiem. Es zinu, Sofija, ka tu arī piedalījies šī materiāla izstrādē. Mums jau ļoti labi, man šķiet, un tāds burvīgs piemērs pastāstīja gan Inta, gan Kaspars, gan Maija par to, kā, piemēram, viņi varbūt arī saredz tos veidus, kā, piemēram, runāt ar bērniem par šiem tematiem, bet varbūt arī tu varētu iezīmēt no tiem cilvēkiem, kas mūs klausās, skatās, kas varbūt tad būtu tādi pamatlietas, ko tu varbūt ieteiktu, kā runāt par šiem tematiem, kā pastāstīt bērnam viņa stāstu? Nu, es teikšu, ka nevajag gaidīt kaut kādu īpašu brīdi. Jāseko bērna kognitīvām spējām, viņas vajadzībām un vienkārši jāintegrē to informāciju savā ikdienā. Bērns aug, kaut kādas lietas notiek, kaut kādas stāstas gaida bērniņus, jā, vēl kaut kādi procesi iet uz priekšu, un tad mēs vienkārši pakāpeniski runājam par šo. Ja bērns ir jaunāks, tad mēs varam veidot kaut kādu terapeitisko pasaku par to, kā viņš ienāk ģimenē, var spēlēt lomu spēles, varam izveidot kaut kādu karti, kā viņš pavadīja savu dzīvi, kur viņš bija sākumā, kur viņš ir tagad. Mēs varam šo izspēlēt ar dažādām metodēm. Un vēlāk, kad viņš ir lielāks, tad mums būs vieglāk runāt par to vēlreiz, papildināt to visu, atbildot arī uz viņas jautājumiem. Jā, ir vēl viena lieta, par ko mēs nerunājām šodien šeit, bet man liekas, tas ir arī svarīga lieta. Bieži vien, kad mēs runājam par adopcijas faktu noslēpšanu, mēs runājam par bērniem, kuri ir adoptēti, paņemti no bērnu namā, bet īstenībā nav obligāti tā, ka tas bērns ir no bērnu namā. Varētu, vai no sistēmas, varētu būt, ka tas bērns piedzimst savai mammai, ja, un viņš dzīvo ar savu bioloģisko mammu, bet tā mamma stājās laulībā, un tas vīrietis, piemēram, vai es nezinu, varbūt arī sieviete, bieži vien vīrietis, jā, viņš adoptē to bērnu, un bieži vien tas fakts ir noslēpts. Un tas cilvēks, tas bērns, viņš aug tieši ar to pašu sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, es kaut ko nezinu, es kaut ko nesaprotu, un bieži vien tās bažas, tās bailes ir tieši tādas pašas, par kurām mēs šodien šeit runājām. Es vēl gribēju parunāt par tādu aspektu, ka piemēram, arī bērns zina, ka viņš ir adoptēts. Varbūt Kaspar arī no jūsu pieredzes, kad arī bērnam augot tajās attiecību veidošanā ar vecākiem, varbūt
tajā brīdī, kad rodas kādas problēmas, vai tad, piemēram, šis te jautājums var nonākt tajā strīdus dienas kārtībā, kad, piemēram, teiksim, bērns saka, ka tu jau man neko nevar teikt, piemēram, tu esi mani adoptējis, vai cik tas piemēram, ir aktuāli arī šī temata nonākšana tādā vecāku un bērnu dienas kārtībā, tiem, kas ir adoptēti bērniņi un vecāki. Tas var nonākt. Kā es minēju, manā situācijā tas nav nekad bijis. Tas noteikti var nonākt, un pusaudzis, protams, var izmantot jebkurus argumentus. Jebkurš īstenībā pusaudzis var pateikt, tavi vārdi man neko nenozīmē, es tevi neklausīšos un viss, un aizies, kur viņš gribēs, kājas viņam ir, rokas ir. Es domāju, tas nav par to, ka tu esi adaptēts, tas ir par attiecībām, un ja mums ir cieņpilnas attiecības, pat ja mums ir kaut kāda krīze, mēs varam pateikt bērnam, ka tu zini, man sāpīgs to dzirdēt. Man tavi vārdi nepatīk. Es ceru, ka tu padomāsi, mēs turpināsim šo sarunu. Jo bieži vien bērns to var pateikt, kad kaut kas notiek ļoti emocionāls. Varētu būt, viņam ir emocionālas regulācijas grūtības vai vēl kaut kas, tāpēc tie vārdi skan. Tas nav par to, ka viņš patiešām tā domā. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tas nav jēgas baidīties no tā, jo pusaudzis var jebko izmantot. Bet var būt tā, ka ja par to nerunā, tad bērnam tas grūst iekšā, vai arī mēs it kā zinām, ka tas nav slēpts kā adopcija, bet tas tik un tā varbūt kaut kas tam pusaudzim ir iekšā, ko viņš kaut identitātes jautājumu, kas nav atbildēti, vai ko viņš nejūtās droši parunāt, un tas var viņu graust, un tad viņš, ja viņam nav atbildes, tad viņš jūtās slikti, un viņa tā sliktā jušanās izpaužās kā slikta uzvedība. Viņš kļūst nepaklausīgs, negrib iet tur uz skolu, nemācās. Arī bez tā ir problēmas. Ne tikai kaut kāds vienkārši tā frāze skan. Vienkārši ir kaut kādas vēl papildus problēmas, kuri nerisinās. Un vēl es gribēju pateikt, ka svarīgi mums arī mācīt reflektēt par to, kas notiek. Tu tagad zini šo informāciju, vai es tev to pateicu, kā tu jūties ar to? Es, piemēram, jūtos tā un tā, kad mēs par to runājam. Ja? Kā tev ar to palikt? Ja? Vai mēs skatāmies kaut kādu filmu, un tur ir tā līdzīga situācija, tad tas ir situācija, iespēja parunāt. Kā tev ar šo iet? Vai tu domā par to tagad? Kāds iespējas tev radās pēc tā visa? Un tas būs dabiski. Jā, es mazliet vēlos paturpināt, arī domājot par tām sarunām, par tiem iespējamiem pārmetumiem. Man viens no tādiem momentiem, pie kā es tā īpaši pakavējos, bija tad, kad es izlasīju Bāriņtiesas lietā šīs bioloģiskās māsiņas vārdu uzvārdu, kad es zināju, ka viņa ir audžu ģimenē. Un man bija jautājums pašai sev, ko es tagad ar šo informāciju darīšu. Ja man dēls paaugsies, viņš jautās, mamma, tu zināji, ka man ir bioloģiskā māsa, un kā viņu sauc? Kāpēc tu neko nedarīji? Mēs varbūt būtu viens otru jau iepazinuši. Un tad, lai es varētu tam bērnam atbildēt pēc tam, ko tad es kā mamma darīju, tad es darīju to, ko es tajā brīdī varēju. Es sazinājos ar Bāriņtiesas locekli un lūdzu, lai viņu sazinās ar attiecīgu audžu mammu, painformē, ka ir bioloģiskais brālīts, kurš dzīvo tādā ģimenē, un ja viņa vēlas, viņa var ar mani sakomunicēt, un es atstāju savu tālruņa numuru. Diemžēl zvanu es nesaņēmu, bet no savas puses es izdarīju visu, un es būšu gatava bērnam par to arī atskaitīties. Jo noteikti par to man būs jāatskaitās. Un iespējams, kādreiz tas zvans arī atskanēs. Mēs to nekad nevaram zināt, jo cilvēki dažreiz nav gatavi un pēc kāda laika ir gatavi. Runājot par atbalstu adoptētājiem un arī bērniem, kas, piemēram, ir gājuši cauri šai pieredzei, man šķiet, ka ir ārkārtīgi vērtīgs arī šādas diskusijas, kur vecāki, kuriem ir adoptēti bērni ģimenē, vai bērni var sajust to, ka viņi patiešām nav vieni un ka ir tas īstenībā tas atbalsta tīkls apkārt ir milzīgs. Tieši tāpēc ir vajadzīgas atbalsta grupas un atbalsta centri, lai ir vieta, kur tu vari atnākt, padalīties, kur tavi bērni var satikt līdzīgas ģimenes un saprast, ka viņi nav vieni tādi ar tādu stāstu. Kāpēc ir svarīgi satikt tās līdzīgas? Pieaugušiem ar tāds ir atbalsta centrs. Pieaugušiem tie, kas nav vai ne, jāsāk dibināt. Jā, es dibināšu. To savu temperamentu varētu dibināt. Es par to visu laiku domāju īstenībā, par to, ka tas būtu ļoti burvīgi, ko ar vajadzētu darīt. Es uz to drusciņas vajadzētu, jā. Kas par es tā zvanīšu pēc tam? Jā. Es domāju, kaut kāda biedrība, jā, vai kaut kāda vieta, kur tie cilvēki var parunāt par savu pieredzi, par to, ko viņi piedzīvo, jā. Jūs tieši gribēju arī jautāt,
piemēram, iespējams, kādam varētu šist stereotipiski, es šeit esmu, lai uzdot arī šos stereotipiskos jautājumus, ka varbūt nevajag kontaktēties ar citiem, piemēram, adoptētajiem bērniem vai adoptētāju ģimenēm, lai, piemēram, teiksim, mūsu bērns aug tādā vidē, kur radīt ziepju burbuļi. Jā, kur tas it kā ir, mēs to neslēpjam, bet mēs tā kā nevedam bērnu, piemēram, tajā vidē, lai neradītu viņam to sajūtu, ka viņš ir citādāks, piemēram, vai kaut kā tā. Tas rāda tieši pretējo sajūtu tam bērnam. Kāpēc ir svarīgi, piemēram, šīm būt, tu arī minēji, ka jūs tiekaties ar citiem bērniem, ar citiem vecākiem, kāpēc tas ir svarīgi, lai būtu šī komunikācija ar citām ģimenēm, ar citiem bērniem, kas ir tie devumi tam? Viens no būtiskākajiem faktoriem ir tas, ka pirmkārt es kā vecāks varu saņemt atbalstu, jo, protams, šiem bērniņiem var būt nepieciešama īpašāka aprūpe, īpaši viņam augot, jo ir šīs traumas pieredzes arī sekas, un tad mēs kā vecāki varam viens ar otru dalīties, kā mēs vislabāk bērnam varam palīdzēt. Un otrs ir, lai tam bērnam neiedotu to citādības sajūtu. Jo viņš nav citādāks tikai tāpēc, ka viņš ir šādi atnācis pie manas ģimenē, ka ir daudzi šādi bērni, un tā ir norma, un viņš ir pilnīgi normāls, un mēs esam normāli, lai nebūtu tā jūs un mēs, lai nebūtu šī dalījuma, lai nebūtu šīs plaisas starp mani un pasauli, lai ir šī pilnīgā uzticēšanās, un ka tā pasaule, tas ir kaut kas, tāds pozitīvs, kas arī nāk pie tevis un ir gatavs dot, un tāpēc es esmu atbalsta centrā Tilts, tāpēc ļoti liels paldies Kasparam par visām aktivitātēm un atbalstu, ko viņš tiešām arī sniedz visām šīm ģimenēm, kas ir gan audžu ģimenes, gan adoptētāji, par iespējām piedalīties kopīgos pasākumos, par tēvu vakariem, par mammu vakariem, tā kā tas atbalsts tiešām ir ļoti, ļoti liels un arī iespēja sanākt bērniņiem kopā un dalīties, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un daudz. Zinātniski runāt, tās ir tā reprezentācija, kad mēs varam redzēt, ka kaut kur ir līdzīgs stāsts. Tas ir ļoti svarīga lieta. Tas ir tas, kas tagad notiek, ka filmās mēs varam redzēt dažādos stāstus, dažādus cilvēkus, un tas palīdz saprast, ka ar mani viss kārtībā. Kur ir līdzīgas situācijas vai līdzīgi procesi, lai atpazīst kaut kādas lietas, kuras mēs mēģinām paslēpt. Kāda pieredzējusi audžu māma, viņa teica tā, ka ir trešdaļa likums, kad ienāk bērns ģimenē, ka trešdaļā tas notiks diezgan viegli, trešdaļā būs tāds lielāks problēma, bet ģimene tiks galā, un trešdaļā gadījumā būs milzīgs problēmas, tā ka būs ļoti, ļoti grūti tikt galā. Un ir jau grūti. Nav tā, ka tas ir tā vienkārši viegli adoptēt, viss kārtībā. Tur ir milzīgi izaicinājumi, kam kas nāk līdzi. Un tas ir jāzina, un tas jāņem vērā. Un tie milzīgie izaicinājumi, pirmkārt, tev jābūt informētam, bet otrkārt, tu nevari iziet cauri viens. Tas ir maratons. Tu nevari izdarīt viens. Īpaši, ka nāktais grūtības, ka tā bērna uzdevedība, un tu nesaproti, kā tu esi mācījies, bet tu nesaproti, kas notiek. Vai tev kaut kas nav kārtībā tam bērnam, tur ir kaut kāda gēni, kas tas tāds ir, kur tas nāk. Un tas ir tad arī tik svarīgi nepalikt vienam, tik svarīgi. Un tad viens, protams, speciālists atbalsta psihologu, bet tas ir neatsverami, ka to satikt cits adoptētājs, saka, jā, man arī līdzīgi, man arī tāpat bija. Mums arī skolā problēmas, arī mēs darījām šito, vai mēs arī nezinām, ko darīt. Ja? Un tad tu redz, kad ir kāds vēl ar tādām problēmām, tas ļoti, ļoti palīdz. Un tas atbalsts, tas ir ļoti nepieciešams. Bez tā nevar izdarīt. Īpaši, ja tu trāpē trešdaļā, kur ir tās lielās grūtības. Bez tā nevar tikt uz priekšu līdz 18 gadiem. Netiks tikai. Es varu tikai papildināt, ka noteikti arī par to, varbūt tas gan jau psiholoģijā par to runā, ka katram šim adoptētajam bērnam ir tā pirmā trauma, ka atšķiršana no vecākiem. Un viņš jau jūtas iekšēji, turpat nevar izskaidrot, viņš jūtas, viņam ir jāizsāp šī trauma. Un vecākiem to nemaz nav viegli izdarīt. Ja es šo traumu izsāpēju pēc 27 gadiem, jo tik un tā, šim procesam vienalga tev pa dzīvi cauri ir jāiziet. Un tā kā, ja to var izdarīt kāds, kas atbalsta, tā ir atkal informācija, ko var teikt, tur arī ir vieglāk kopā.
Jā, runājot par to traumu, kas ir jāizdzīvo, man tagad dēliņam ir 4 gadi. Mēs viņu uzņēmām 6 mēnešu vecumā. Līdz tiem 6 mēnešiem viņam bija diezgan traumatiska un smaga pieredze. Ne tikai šī atšķiršana no mātes, bet arī viņam bija diezgan smaga pieredze šajā auģu ģimenē, kas nebija Rīgā. Līdz ar to mēs viņu saņēmām teikšu tā, ļoti smagā stāvoklī. Un tikai tagad, jau 3,5 gadus, kopš viņš ir pie mums, viņam sāk parādīties visas klasiskās zīdaiņu problēmas. Jo pirms tam viņam organisms bija tādā stresā, ka viņš neizpauda pilnīgi neko. Un tagad mums viņam ir jāpērk visi zīdaiņu kopšanas līdzekļi, visi īpašie šampūniņi, īpašās dušas želeņas. Tad viņš bauda visu šo īpašo. Un tā kā mums arī speciālists teica, tas ir tas, kas ir klasiski zīdaiņiem pašā sākuma posmā. Ģimene, kura mēģina izvairīties, nekontaktēt, neiet nekur un noslēgt to adopcijas faktu, viņi var arī nesaprast, kas ar bērnu tieši notiek. Jo tas ir ļoti bieži, to, ka tu stāsti, ka bērns viņš emocionāli paliek tajā punktā, kur viņš piedzīvo to lielāko stresu. Ja viņš ir izņemts no ģimenes 4 gadu vecumā, un pēc tam viņš ir ielikts citā ģimenē, kur viņš ir adoptēts, varētu būt, ka emocionāli viņš uzvedīsies, ka tas 4-gadnieks, un tā ģimene nesapratīs, kas notiek. Viņiem būs pa maz informācijas. Viņi mēģinās varbūt ar citu speciālistu viedokļu saprast, kā tur ir, bet ļoti bieži viņi arī nestāsta tiem speciālistiem, ka tas bērns ir adoptēts. Es kādu laiku strādāju dārziņā, un tur es ar to saskaros, ka paiet ilgs laiks, kamēr tas vecāks padomā, labi, varbūt es padalīšos ar šo, bet tas ir ļoti svarīgi. Jā. Kaspars, vēl gribēju arī jautāt, varbūt var skatītājiem ieskicēt. Mēs runājām par to atbalsta tīklu, par to atbalsta sistēmu. Varbūt kādi pat labam ir tie atbalsta veidi, kas ir pieejami adoptētājiem, cik ļoti tie ir pieejami un cik aktīvi varbūt ģimenes to izmanto. Un varbūt var aicināt arī tās izmantot noteikti vairāk, jo varbūt ir cilvēki, kas nezina par šīm atbalsta iespējām vispār. Jā, tātad Latvijā ir atbalstu centri. Manuprāt, 14. atbalsts pa visu Latviju ir atbalsta centri, kas piedāvā līdzīgs pakalpojums, jo tas ir valsts finansēts un valsts finansē, tad kā minētās jau atbalsta grupas, tās ir bez maksas, tātad uz visas uzņemošās ģimenes var apmeklēt. Ir psihologa konsultācijas, psihologa veikts terapijas, tas arī ir valsts apmaksāts. Tas ir viens, ir apmācības, gan sākotnējās apmācības, gan arī citi centri piedāvā arī tādus, ik pa laikam apmācības, tematiskas apmācības. Tas ir bez maksas pieejams, jā. Tad citi centri vēl piedāvā kaut ko papildus, vai kādas nometnes bērniem. Vai mentoru programmu, jā. Tas, ko piedāvā vairāk centri, tas ir, kad jauns adoptētājs var saņemt pieredzējušu adoptētāju kā mentoru palīdzību, tādu atbalstu. Jo īpaši tiem visiem pirmiem soļiem ejot cauri, ļoti noderīgi ir tāds pieredzējis. Tad pusgadu laikā viņš var piezvanīt, uzrakstīt vai kontaktēt ar to mentoru un parunāt kaut kādas konkrētas problēmas. Jā. Šī ir tiešām tāda vērtīga informācija, kas noteikti cilvēkiem jāņem vērā. Un noteikti, kas ir arī jāpārkāp pāri. Citreiz cilvēkiem ir bail meklēt palīdzību, vai arī negribas meklēt palīdzību, vai kautreiz meklēt palīdzību, vai šeit pats tikšu galā. Bet es ceru, ka arī šīs dienas eksperti iedrošināja tiešām doties un izzināt tematus, kas ir svarīgi. Bet es ļoti priecājos, mums ir iesūtīti arī burvīgi jautājumi šobrīd, un es uzdošu tos tūlīt ekspertiem. Vai par bērna pagātni ir iespējams runāt par daudz, radot sajūtu, ka bērns varbūt tagadējā ģimenē nav iederīgs, jo tiek pārlieku uzsvērta šī atšķirība, pat darot to it kā pozitīvā veidā, piemēram, uzslavējot, ka tikpat muzikāls kā bioloģiskais tēvs. Jautājums, kāds mērķis tam ir? Kāpēc mēs to darām? Mūsu mērķis ir runāt par to, lai palīdzētu bērnam saprast, ka viss ir kārtībā ar tevi, es esmu gatavs runāt par šo tēmu. Tāpēc mums pašiem jāsaprot, kur mēs gribam iet ar to visu. Kas par jā, var tā būt, bet varbūt tas mērķis, kāpēc tu to dari. Varbūt, ja tas ir tā dabiski, tad tas nav slikti, ja tas ir kaut kādu
Kontekstā, vai ne? Jā, ja tu vari runāt par to, ka es zinu, ka tavs bioloģiskais tētis, viņš tur, es nezinu, viņam arī bija tāds talants. Ja? Tas apmēram tā jautā, vai var par daudz par vectēvu stāstīt ģimenē, vai par daudz par krusttēvu stāstīt ģimenē. Nu, varbūt, ka var par daudz. Es domāju, ka var, jā. Tāpat arī šis, jā. Nu, var par kādu par daudz, var par politiku par daudz runāt ģimenē. Ir kaut kāda fiksācija vienkārši, tad cilvēks to darīs nepārtraukti, bet tad arī jautājums, kas tur notiek tam cilvēkam iekšā, kāpēc viņš izvēlās to? Jā, jo tas galvenais mērķis, kādēļ runāt, ir radīt to vidi un sajūtu bērnam, ka tas jautājums ir atklāts un viņš par to drīkst jautāt, viņš drīkst par to runāt. Es esmu atvērta, vienmēr pieejama, vienmēr gatava par to ar tevi runāt un tevi atbalstīt tajā ceļā. Un, kā jau es teicu, tam nav jābūt tur īpašam brīdim sveču gaismā, kad tagad mēs to pārspriedīsim. Tās ir pilnīgi vienkāršas, ikdienišķas situācijas, kā jau es teicu, mums brauciens sabiedriskajā transportā. Kā tu man liekas, tas ir dabisks? Dabisks, jā, tas ir pilnīgi dabisks, un tad arī nebūs tā sajūta, ka tas ir pa daudz. Bet reizēm liekas vecākiem, ka dabiski bērns neko nejautā. Tad mēs nerunāsim. Viņš nejautā. Priekš kā mums runāt par to? Tā arī nav patiesība. Tā nebūs. Ja? Mums vajag pašiem uzņemties atbildību par šo, atrast vārdus. Mums vajag uzsākt šo ceļu, šo sarunu. Nevajag gaidīt tur kaut kādu īpašu brīdi. Jā, jo tā mēs pat īsti nezinām, kas bērnu galvā notiek. Es atceros, manam puikam bija vienreiz mēs braucām no bērndārza mājā. No bērndārznieks. Ja. Man sieva stāstīja to. Sieva brauc ar bērnu mājā. Viņš sēž aizmugurē, piesprādzēts, viss pareizi. Viņš brauc un viņš saka, viņam tad policijas respekts bija tajā laikā. Policija brauc un ar bākuguniem vai kā. Un tas sieva saka, nu jā, bet viss jau kārtībā, jā, tu esi piesprādzies, viss mēs ievēram noteikums un tā. Ja viņš saka, nu jā, bet tā policija varētu man savākt, tu esi adoptēts. Un uzreiz es norādu, ka ir jārunā par to. Kaut ko viņš ir pārpratis savā galvā, kas tas tāds ir, un kad ir jārunā, ka kaut gan mēs neko tā neesam teikuši, neko neesam minējuši. Viss daram pareizi, runājam, ja? Bet pēkšņi viņam šāda doma, ja? Un tas ir ļoti labi, ka viņš to izsaka. Ja viņš nebūtu izteicis, viņš to galvā domā, viņš jau domāja pirms tam. Ļoti labi, ka viņš izsaka, ir atkal var runāt, bet tāpēc tas, ko bērns domā par to, tas nevienmēr mums ir kā vecākiem skaidrs zināms, tāpēc ir labi ik pa laikam par to pārliecināties. Pat ja tad, kad bērns ir adoptēts un viņš jau ir lielāks, viņam varētu būt līdzīgas sajūtas. Ja viņam iekšā emocionāli ir 5 gadi, varētu būt tā, ka viņš uztver situāciju un tā, kāda viņa realitāte ir. Es dzirdēju līdzīgas stāstus no 10-gadīgiem, 11-gadīgiem bērniem, kuri saka, es neiešu šo dzimšanas dienu, ja es esmu adoptēts, es biju bērnu namā, viņi uzzinās un es neesmu tāds kā viņi, tāpēc es labāk neiešu tur. Ja? Bet bērns, piemēram, pats par to nerunā. Vienkārši mamma redz, ka tas bērns paliek tāds bēdīgs, kaut kas ar viņu notiek. Kad jautāja, viņš teica, vienkārši nogurums. Bet tad viņa saprot, ka kaut kas nav ar manu bērnu kārtībā. Parasti tā nav. Tad tā mamma saka jautāt, tā notiek tā refleksija, tā saruna. Ka es tevi redzu, ka tu negribi par kaut ko runāt. Kā es varu tev palīdzēt? Vai līdzīgi arī ar kaut kādām situācijām, kad bērns vispār atteicās runāt par to tēmu. Pienāk kaut kāds brīdis, un viņš pēkšņi paziņo, es vairs to negribu, nestāsti man neko. Tad mēs arī varam reaģēt cieņpilni un teikt, ka es šito dzirdu, es redzu, bet tas ir tavs stāsts, varbūt vēlāk, jā, tur, kas notiek, kāpēc. Protams, ka vajag distanci arī, nevajag tur visu laiku, jā. Vajag saprast vienkārši, cik bieži mēs tagad runāsim par to, vai es tev pajautāšu nākamnedēļ, atgriezīsimies pie sarunas. Jā. Vēl viens tāds svarīgs jautājums, kas varbūt arī ir aktuāls ģimenēs. Maija dalījās ar savu pieredzi, kur tev bija laba pieredze tajā, bet ko darīt, ja vecāki nav viensprātis par adopcijas stāstu atklāšanu un kā veidot sarunu ar vecāku, kurš kategoriski atsakās runāt par bioloģiskiem vecākiem, kā to pieņemt, kā ar to strādāt? Kā jau es minēju, ir ļoti svarīgi uzsākot šo adopcijas ceļu, tomēr pārim jau pirms tam to izrunāt, ja nepieciešams meklēt atbalstu, vai tas būtu terapeits vai kāds no atbalsta centra darbiniekiem, bet noteikti tas jautājums būtu
jāizrunā pirms viņi uzņem šo bērniņu. Tas, kas pieņemsim, man palīdzēja runāt un sākt pieņemt arī šos bioloģiskos vecākus, jo man vienmēr bija sajūta, kā es attiekšos pret šiem bioloģiskajiem vecākiem un viņu stāstu, vai es viņus nenosodīšu. Bet liels bija mans pārsteigums, ka tad, kad bērniņi ienāca manā ģimenē, un viņiem bija ļoti svarīgi, lai viņi abi būtu dzimuši ar ķeizargriezienu. Tas bija svarīgi viņu veselībai. Un šīs mammas, lai kādas arī būdamas, viņas bija nonākušas mediķu aprūpē, un šis ķeizargrieziens tika veikts. Līdz ar to viņas ļoti, ļoti palīdzēja bērniem turpmāk visā viņu tajā dzīves posmā. Viņas izdarīja maksimumu. Un, protams, pēc tam lasot arī šos bāriņtiesas stāstus, tas, kas ir lēmumos, protams, ka tā informācija par bioloģiskajiem vecākiem nav tā glaimojošākā. Bet pati es esmu to nedaudz stāstu transformējusi, ko es arī pēc tam saviem bērniem stāstīšu. Mēs varam skatīties dažādi uz lietām. Piemēram, tur spēja risināt problēmas, spēja uzņemties risku, elastīgums, spēja pielāgoties. Tās ir visas prasmes, kas dzīvē ļoti lieti noder. Jautājums tikai, kā mēs viņas pielietojam. Mēs varam viņas destruktīvi pielietot, varam ļoti konstruktīvi. Un ja arī bērnam kāds kādreiz teikt, redz, tev tur bioloģiskā mamma, ja tur tāda, viņš jau ir gatavs, jā, man ir tā īpašība, bet es kā mamma esmu iedevusi visus tos rīkus, lai viņš šajā vidē šo savu īpašību varētu pielietot konstruktīvi. Un tas ir tas mans uzdevums. Līdz ar to tās bailes atklāt šo bioloģisko vecāku stāstu mums ar vīru izrisinājās šādi. Mēs priekš sevis to tā iztulkojām. Tas ir ļoti vērtīgi. Varbūt varat pakomentēt gan Inta, gan Sofija, gan Kaspars, jo tas ir tāds ļoti būtisks temats, kam mēs vēl šodien nepaspējām pievērties, bet nenoliedzam, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Šis bioloģisko vecāku stāsts, tā interpretācija, stāsts bērniem. Atkarīgs arī no vecuma, bet tas vēl, ko es gribēju piebilst par to sākotnēju jautājumu, manuprāt, šeit ir ļoti svarīga tā izglītošana, tā sarunas, kāpēc tu baidies, kāpēc tu negribi stāstīt. Var izmantot arī ģimenes terapeitu palīdzību, parunāt trītā par to. Forši būtu, lai ir kaut kādi stāsti, kuri apliecina to, ka tās bažas viņas nav reālas. Ja, un tieši tāpēc ir vajadzīgi centri un tie raidījumi, kur var to dzirdēt. Jā. Es gan varbūt varu papildināt, ka noteikti man ļoti, ļoti patika, kā Māja teica, ka to tiek pavērsts tādā pozitīvā gaisotnē, bet tāda atrautība no realitātes droši vien arī nevar būt. Jo droši vien ir tās visas puses, tāpat kā dzīvē. Mums jau nav tikai labās emocijas vai labās lietas, mums ir arī sliktās, un varbūt, bet iedot viņas tādas kā reālas un kā pieņemamas, jā, kad ir. Reizē mēdz būt tā, bet tas ir ļoti, ir tā, ir šitā. Mēs varam uztvert to tā, bet ir ļoti skaists pozitīvais piemērs, ka tu tā kā transformē to, kas varbūt nav, bet, kad redz, to var pagriezt arī tā. Bet tā kā neslēpt šo reālo situāciju, jā, noteikti, ka tā realitāte jau reizēm mēdz būt skarba, bet es vienmēr skaku, ka mazi bērni, starp citu, skarbo realitāti pieņem labāk nekā mēs pieaugušie. Tas ir veids, kā mēs varam adoptēt, kā mēs varam pieņemt to realitāti. Ja mēs dusmojamies, ja mēs esam pret tam visam, mums ļoti grūti pieņemt, bet ja mēs pieņēmam, tad mēs varam izjūt to, ka mums ir skumji, bēdīgi sakarā ar to. Un tas patiešām ļoti skumji un bēdīgi redzēt, cik daudz tie bērniņi ir bērnamos un ka ir tādas situācijas. Mums vajag kopā ar bērnu to piedzīvot un iedot viņam to sajūtu, ka es esmu kopā ar tevi šajā visā procesā. Jā, un es vēl gribēju papildināt to, ka arī otrs ceļš, kas ir adoptētājiem jāiziet, ir jānonāk līdz tam, ka es pieņemu arī tavus bioloģiskos vecākus. Un tas ir jāizjūt, tas nedrīkst būt tikai vārdos, jo bērns sajutīs. Tā būs tā disonance, bet ir jābūt šai pieņemšanai. Un arī šeit vecākiem ir ar sevi jāstrādā. Ja viņi nespēj tikt līdz šai pieņemšanai, ir jāmeklē atbalsts, kas viņiem palīdzēs nonākt līdz tam, kad jā, es pieņemu gan tevi,
gan tavus bioloģiskos vecākus. Es teikšu, ka tas ir neatņemama daļa. Tas tiešām ļoti svarīgi. Un bieži vien vecāki to nesaprot vai neapzinās. Viņiem liekas, ka kur man ir bērns, viss ir kārtībā, mēs tagad būsim ģimene un viss būs forši. Bet īstenībā tās bērns, viņš nav tukša lapa, kaut kāda balta, kur mēs visu kaut ko zīmēsim. Tam bērnam ir savs skapis, kur ir viss kaut kas. Tur ir kaut kādas noderīgas lietas, kaut kādas lietas, kuras mums vajag kaut kā mainīt, bet tas ir viņa skapis. Jo bērns sev asociē ar bioloģiskiem vecākiem, un ja adoptētājs nevar pieņemt bērnu bioloģiskos vecākus, tad bērns jutīs, ka viņš arī netiek pieņemts, vai viņš domās, ka viņš netiek pieņemts. Un tas ir ļoti grūti pieņemt bioloģisko vecāku, īpaši, viņš nav rīkojies pareizi. Un tas ir ļoti grūti, tas ir tāds darbs ar sevi, kā to pieņemt. Bet viens ir jāapzinās tā empātija, jābūt ir, ka jo ne jau no labas dzīves. Viņi ir, tur noteikti ir kaut kas, kas viņiem ir trūcis. Visticamāk, viņi nav saņēmuši to, ka viņi nevar dot tālāk to. Un tas nav tik vienkārši, bet tā daļa empātijas palīdz. Un es domāju, ka arī ļoti smuki Kaspars pateica, ka tad, kad es uzrunāju to savu adopcijas stāstu, es izgāju tieši šim pašam procesam cauri, kam bija jāpieņem to, ka ir kāds, kas varbūt ir izdarījis kaut ko, kas tā kā Kaspars teica, nav pieņemami, bet ir jāpiedod, tas ir savādāk tas ceļš uz izaugsmu nekāda nevar aiziet. Tev ir jābūt tai sajūtai, tai pieņemšanai, tad tu vari pieņemt arī sevi. Jo tas ir noticis ar mani. Tur kāds man ir laidis pasaulē, un tas ir bijis ļoti skaisti. Jā, vai ne? Mums ir vēl viens jautājums, ko skatītāji ir iesūtījuši. Mēs nedaudz jau sākumā šķiet kaut kā pieskārāmies tam, bet vēlreiz varbūt par to, ko darīt, ja bērna etniskā piederība, kultūra, tradīcijas, dzimtā valoda atšķiras no vecāku. Cik vecāki ir gatavi saglabāt bērnā šīs atšķirības? Tev ir pieredze, tu vari runāt. Es teiktu, ka ir jāsaglabā un jākultivē un jāmotivē viņam būt viņam pašam, jo bērns vienalga ir tāds, kāds viņš ir. Tas, ka tam vecākam tas ir ļoti grūts uzdevums un ļoti grūts process, es pilnīgi ticu un saprotu, bet tikai tādā veidā, ja bērns varēs būt pats, viņš varēs veiksmīgi dzīvē iet uz priekšu. Man tas bija jāmācās pa jaunam, vēlreiz atrast sevi un tā kā beidzot pieņemt, ka īstenībā es esmu tāda, un tagad es varu tāda būt. Tas ir ļoti, ļoti grūts process. Jā, man arī šī etniskā piederība bērniem, kā jau es minēju, ir dažāda. Tas, ka viņiem dzimšanas apliecībā ir ierakstīts latvietis, tas, protams, neko nemaina, jo pēc būtības viņiem ir cita tautība. Bet, jā, protams, tas ir izaicinoši, bet to nevar noslēpt, jo tam bērniņam, lai vai kā, tās asinis tomēr noteiks savu. Un kā jau šeit izskanēja, valoda, viņš to iemācās vienkārši pats no sevis. Tas ir kaut kas tik ļoti dabiski kā elpot, un es nevaru viņam aizliegt dzirdēt tās savas valodas skaņas. Es varu tikai viņu veicināt, viņu atbalstīt, viņam palīdzēt. Bet noteikti etniskā piederība ir jāsaglabā. Es gribu piebilst šajā visā procesā, jo ka tīri no tādas zinātniskas puses ir zināms, ka temperaments nav mantojams. Ja? Tas ir kaut kāds mīts ļoti liels, un, protams, ka reizē mums liekas, jā, tas ir tāpēc, kā viņš ir slavu tautības vai vēl kaut kādas citas tautības, jā, bet tas varētu būt nesaistītas lietas. Es ļoti piekrītu tam, ka etniskai piederībai vajag palīdzēt bērnam attīstīt to, un tas nebūtu forši un pareizi bērnu ierobežot šajos jautājumos un forši par to runāt. Jā, tu ļoti smuki pateici par šo temperamentu. Visticamāk, no zinātniskā viedokļa, jā, tu ļoti smuki viņu pamatoji, bet tad laikam viņš var saukt par etnisko kaut kādu, es nezinu, kas tas ir, etniskā būtība, droši vien, kas laužās ārā, jo tiešām, valoda, kā mēs varam iemācīties valodu, ja mēs tādu pat neesam dzirdējuši. Acīm redzot, tas ir ģenētiski kaut kas, kas tev palīdz kultivēt to, kas tevī jau iekšā ir. Un ja tas tā kā tev iedod to iespēju šo attīstīt, tad viņš ļoti ātri attīstās. Tāpat, ja es nekad, piemēram, franču valodu diez vai es bērnībā varētu iemācīties, ja neviens nav, jā, tas ir tā. Es nezinu, kā viņu pareizi definēt. Protams, zinātniski vispār nesapratīšu. Varbūt tas nav zinātnisks, bet es domāju, bet tu jau tos 9 mēnešus dzirdēji to valodu. Es tieši to gribēju pateikt. Tas nav vairs gēni, bet tā ir tava pieredze. Tas ir atmiņa, pieredze, jā.
Ļoti vienkārši to var paskaidrot, kāpēc tā ir. Ja mēs paņemsim bērnu, kuram ir kaut kādas saknes, bet viņš nekad dzīvē to nav dzirdējis, neredzējis, tad visticamāk ir varbūtība, ka viņam neaizkustinās nekas par šo. Bet mēs jau latvieši no krievu tautības atšķiramies. Kas tas ir? Bet tas atkal ir par kaut kādas, par mentalitāti vai par kaut ko tādu. Bet īstenībā pētnieciski ir pierādīts, ka tā nav. Ja? Tur nav tām pamatam teikt, ka, ja tu piedzimi šajā tautībā, tad tu esi tāds. Ja? Es jūtu, ka šī diskusija vēl turpināsies šovakar pēc 19:30, bet laiks tiešām strauji tuvojas. Mums ir burtiski pāris minūtes vēl atlikušas, lai noslēgtu šo diskusiju. Un es gribētu varbūt katram no jums lūgt tādus ceļavārdus tiem cilvēkiem, kas mūs šodien skatās, un tie var būt visdažādākie. Tie var būt cilvēki, kas ir kādreiz bijuši adoptēti, tie var būt vecāki, kuri gatavojas adoptēt bērniņu, tie var būt vecāki, kuri ir adoptējuši un nezinu, vai izstāstīt šo stāstu. Tie var būt vecāki, kas jau ir izstāstījuši stāstu. Aicināšu katru no jums tādus ceļavārdus tiem, kas mūs šodien varbūt skatās. Par saknes ir svarīgas droši vien. Droši vien mans lielākais novēlējums vispār būt pašiem un būt patiesiem un būt sirsnīgās attiecībās vienam ar otru. Vienalga, kas mēs esam. Jā, tas ir ļoti forši vārdi, un es gribu pateikt, ka ļoti svarīgi nebaidīties meklēt palīdzību un būt starp cilvēkiem, kuri var palīdzēt saprast, kas notiek šajā procesā. Un tas ir tāds interesants ceļš, un patiešām nevajag iet to ceļu vienam. Gribēju to pašai pateikt. Jo no savām kurpēm skatoties, ka tas var būt ļoti, ļoti grūti. Tas var būt ļoti grūti gan par šo runāt, gan vispār audzināt, adoptēt vai uzņēmt bērnu. Tas var būt ļoti grūti, bet tas ir tā, ka pilnīgi tu jūtas prātā, bet ir svarīgi nepalikt vienam. Un tas ir gan tava paša veselībai, gan, protams, arī visai ģimenei. Un tam bērnam īpaši svarīgi, ka tu nepaliec viens. Tu meklē palīdzību, citu adoptētājus, citus speciālistus, nepalikt vienam. Tas ir numur 1 noteikums. Jā, es arī noteikti pievienošos kolēģiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tas, ko es vēl gribētu piebilst, ir nebaidīties no atšķirīgā. Nebaidīties iziet ārpus standarta domāšanas, iziet ārpus kastes, jo būt adoptētājam tas jau ir būt ārpus pieņemtās normas, tā kā mēs esam arī citādāki, un nebaidīties par to runāt un būt patiesiem pret saviem bērniem. Jo saknes tiešām ir svarīgas, un saknes būs pirmās, kas sāks par sevi dot ziņu, pat arī tad, ja jūs klusēsiet. Paldies tiešām visiem šīs dienas runātājiem. Kaspars vēl noslēdzot minēja par to, cik tas ir grūti, bet tas, ko jūs šodien izdarījāt, es domāju, jūs iedvesmojāt daudzus un jūs devāt ceļavārdus daudziem. Un šajā diskusijā, manuprāt, atskanēja ārkārtīgi daudz svarīgas atziņas, par ko padomāt un ko darīt un kā rīkoties. Tā kā paldies jums liels par to. Un paralēli atziņā man patika arī tas, ka iespējams pavisam drīz mums būs grupa pieaugušajiem ar atbalstu, jo mums ir burvīgs cilvēks ar burvīgu pieredzi, kurš varbūt saņemsies vai ne un izdosies. Un tā kā arī pieaugušajiem būs iespējams varbūt parunāties un rast atbalstu, jo mēs runājam, ka atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Un viena no tām atziņām, ko es arī sākumā sev tā domās ierakstīju, bija tas, ko tu arī Māja sacīji, tas, ka padomāt par to, ka mēs šo bērnu saknes varam izmantot kā resursu un saprast, kā mēs to varam viņiem dot vēl kā pievienoto vērtību tam, ko vecāki var dot no savas puses. Viņiem ir patiesību sakot tāds, ja anglicismus lietot, win-win. Viņiem ir vēl viena tā vērtība, ko viņi var paņemt arī noteikti no savas bioloģiskās ģimenes. Paldies jums liels par to, ka jūs šodien dalījāties ar saviem stāstiem, bijāt atklāti un lieliski. Paldies, un es ceru, ka tiešām daudzi jutīsies labāk pēc šīs sarunas un iedvesmoti tiešām būt drosmīgākus un stāstīt stāstus saviem bērniem un lepoties ar to, ko jūs paši darāt. Paldies liels un lai labs vakars!